Zaļa zālīte ir sadīgusi, tāpēc ir īstais laiks laist govis ganībās. Šoreiz gan tās nebūs īstas govis, bet mākslas darbi – starptautiskās govju parādes dalībnieces. Pirms 10 gadiem Latvija kļuva par pirmo valsti Austrumeiropā, kur norisinājās starptautiski atzītais mākslas un mecenātisma projekts Govju parāde. Tagad šķiet, ka Ventspils bez gotiņām vairs nav iedomājama, un tieši tāpēc šovasar govis mākslas darbi atkal atgriezīsies pilsētā. Govju parāde ir pasaulē lielākais un iespējams arī veiksmīgākais publiskais mākslas pasākums, kas norisinājies vairāk nekā 70 pasaules pilsētās. Mākslinieku apgleznotās govis pēcāk pārdodot izsolēs savākti vairāk nekā 25 miljoni dolāru, kas izlietoti labdarībai. Parasti ar govju parādes idejām ļoti aizraujas arī lielās metropoles cīņā par turistu piesaistīšanu. Šogad mēs esam, varētu teikt, tādā vienā līmenī ar Francijas Tulūzu, ar Brazīliju, ar Ziemeļkarolīnu. Pagaidām šīs no Amerikas atceļojušās govis vēl ir baltas, taču jau pavisam drīz pie darba ķersies īpaši izvēlēti mākslinieki, lai stikla šķiedras skulptūras pārvērstu īstos mākslas darbos. Bērni varbūt vairs nezina, ka piens nāk no govīm. Tātad man saucās glāze piena, jo man bija nesen personāla izstāde un man bija glezna glāze ūdens. Un tikpat liela vienkāršība. Es apvilkšu govi apkārt tādas svārciņas, uzgleznošu, un uz galda būs vienkārši glāzes piena. Man būs veltīts, varētu teikt tā, Kurzemes vēsturei. Sauksies Žēlumgals un veltīts aizejošai Kurzemes valodai, kurā cilvēki vairs nerunā. Viņi izskatīsies latviskā garā, un tas, ko tā govs darīs, viņi nograuzīs kurš ķoniņu stāv. Mana ideja būs pirmkārt ļoti nopietna. Tur būs nekā nebūs no ironijas, no provokācijas, nekā tāda. Ļoti nopietna skulptūra. Pat līdz galam negribas atklāt, godīgi sakot, ja, to noslēpumu, bet tas būs tāds nopietns monuments. Latvijas māksliniekiem pievienosies arī amata brāļi no Lietuvas, Igaunijas un pat Azerbaidžānas. Pārskatot iepriekšējās parādes bildes, jāsacina, ka par izdomas trūkumu nevaram sūdzēties, un zinātāji saka, ka mūsu Latvijas govis izceļoties arī uz pārējo fonu. Mēs esam maza tauta, un mazai nācijai ir ļoti lielā mērā jākonkurē globālajā pasaulē, un tas, ar ko mēs varam konkurēt, ir tas mūsu, es gribētu teikt, tās mūsu darba spējas, tā mūsu radošā izdoma, un tas arī ir apliecinājums tam, kāpēc tās mūsu gotiņas, salīdzinoši varbūt ar citām govju parādiem, ir izcili mākslas darbi. Jaunās govju parādes dalībnieces savas vietas Ventspilī ieņems jau jūnija beigās, lai visu vasaru priecētu skatītājus. Sekojot starptautiskajiem noteikumiem, rudenī tās nonāks izsolē, lai par savāktajiem līdzekļiem iepriecinātu tos, kam tas visvairāk nepieciešams.